Dievs nekad neizved lakājot no jūsu problēmām vienā un tajā pašā veidā. He makes the enemy pay for the troubles that he's brought into your life. Viņš patiesībā liek ienaidniekam samaksāt tos par tiem postījumiem, ko viņš ir ienesis jūsu dzīvē. Sometimes we're praying just to get through this valley. Dažkārt mēs lūdzamies, lai tikai tiktu cauri šai ielai. God, have mercy on me in this time of work. Mēs sakam, Dievs, lūdzu apžēlojies par mani šajā smagajā laikā. No, I'm going to turn your valleys into abundance. Bet Dievs saka, nē, es pārvērtīšu tavas ielais, tavu ielai pārpilnības ielajā. Psalm 23 says, 23. psalmā ir teikts, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kungs ir mans gans un man nekā netrūkst. He leads me by still waters. Viņš vada mani pie skaidriem ūdeņiem. He leads me to green pastures. Un ved mani zaļainās ganībās. And we all like that part of the Mums visiem psalm. patīk šī psalma daļa. But a little later in the Bet psalm, mazliet vēlāk šajā psalmā ir it teikts. says, through the valleys of the shadow of death. He Bet viņš also arī leads. stāsta par to, ka Dievs mūs arī vada cauri nāves un ēnu ielajām. So that same God leads us into green pastures, He leads us into deep valleys. Tas pats Dievs mūs vada gan pa zaļainajām ganībām, tieši tāpatās arī tas pats Dievs mūs vada arī cauri tām smagajām You may ielajām. not understand it, Jūs varbūt to nesaprotat, but if it wasn't going to do you good, bet ja tas nebūtu priekš jūsu labuma, God would have never allowed that in your Dievs to life. nekad nebūtu pieļāvis jums. When you face difficult times, Kad jūs piedzīvojat smagus laikus, you have to remind yourself, jums vajag sev atgādināt. God would not lead me in this valley if it wasn't for my good. Dievs mani nekad neievest šajā ielajā, ja tas nebūtu manam labumam. So don't hold back in praise. Tad neiestiedziet tādā, nepalieciet tur, kur esiet, bet God wants to slavīgi. push you forward. Dievs grib jūs tā kā uz priekšu pavirzīt. The valley's not there to make you weaker, but to make you stronger. Un šī ielai nav paredzēta tam, lai jūs padarītu vājākus, bet tieši stiprākus. But the key is your attitude in the valley. Bet galvenā lieta ir jūsu attieksme If šajā ielajā. Jehoshaphat said, oh, I've done so much good for so long, and look at the enemy is going to kill us. Ja pieņemsim, Jehosafats bija domājis, ka visos šīs laikos, ko es biju kalpojis, tad tagad nāk tie ienaidnieki, kas mūs sakaus. If he had been negative and Ja bitter, viņš būtu bijis tāds ļoti sarūktināts un negatīvs, he wouldn't have ended up in the valley of blessings. viņš nebūtu tā kā nonācis tajā ielajā, kurā var saņemt svētības. But the proverb says, the steps of a good man is ordered by the Lord. Un tajos sakāvārdos ir teikts, ka laba cilvēka ceļus, ka kungs ir tas, kas arī vada laba cilvēka ceļus. And when you encounter a valley, Un kad jūs arī atrodaties šādā ielajā, sometimes it's not because of what you've done wrong. dažkārt tas nemaz nav tāpēc, ka jūs kaut ko esat izdarījis nepareizi. Sometimes it's because of what you've done right. Dažkārt tas tikai vienkārši tāpēc, ka jūs esat visu darījis pareizi. God is ready to promote you. Dievs ir gatavs jūs virzīt uz priekšu. And he's going to take you through the valleys of blessings to promote you. Un tieši tāpēc viņš arī varētu vadīt jūs cauri šīm te svētību ielajām, lai jūs paaugstinātu. And we say, if you want to bless me, Lord, don't take me down, bring me up. Un mēs varētu padomāt, Dievs, ja tu gribi mani svētīt, tad kāpēc tu man tur ved lejā, un tāpēc ved man lūdzu augšā? If you want to promote me, don't let me lose my job. Un tad, ja tu gribēji mani tā paaugstināt, tad tu neliec lūdzu man pazaudēt darbu. But God's ways are not always our Bet ways. Dieva ceļi nevienmēr ir mūsu ceļi. They're much bigger. Tie ir daudz lielāki. His plan is much better Un than viņa our plan. plāns ir daudz labāks nekā mūsu plāns. What I'm saying is, don't fight the valleys. Tas, ko vēlos jums pateikt, ir necīnieties pret savām ielajām. Stay encouraged. Palieciet tajās ar iedrošinājumu. Every closed door, every bad break, Jebkuras aizvērtas durvis, jebkura tāda, smags lūzums dzīvē, they were not a surprise to God. tas nekad nav bijis tā kā pārsteigums priekš Dieva. It's an opportunity for the Lord to take you to a higher level. Tā Dievam ir viena atkal kārtējā iespēja pacelt jūs atkal aizvien augstākā līmenī. God is directing your steps when you're on the mountaintop. Dievs vada jūs ceļus gan tad, kad jūs atrodaties kalna pašā augšā. And He's directing your steps when you're in the valley. Un tieši tāpatās viņš vada arī jūs ceļus, kad jūs atrodaties arī ielajā. Now, I'm not telling you to accept this defeat. Es negribēju jums teikt, ka jums vajadzētu pieņemt sakāvi, That it's God's plan that you should be defeated. ka tas varētu būt Dieva plāns, ka jūs esat kā sakauti. What I'm saying is when you go through a valley, Bet tas, ko es vēlos pateikt, ka tad jūs ejat cauri ielajai, when everything seems to be getting bad, un tad, kad jums šķiet, ka viss arvien sliktāks kļūst,
Don't live bitter and angry. Nekļūstiet sarūktināti vai dusmīgi. Start expecting new doors to open for you. Sagaidiet to, ka atvērsies aizvien jaunas durvis no jums. New opportunities, new Jaunas friendships. iespējas, jaunas draudzības. He wouldn't have led you there if he wasn't going to bless you there. Viņš nekad nebūtu jūs tur ievedis, ja viņš nebūtu ieplānojis jūs tur arī svētīt. You're being led to greater victories. Tu tādā veidā tiec vadīts aizvien uz jaunām uzvarām. In all our valleys we gain something. Visās mūsu ielās mēs kaut ko iegūstam. We'll gain new experiences. Mēs iegūstam jaunu pieredzi. Learn how to endure things more. Mēs arī iemācāmies, kā labāk Our panest character is lietas. being developed. Mūsu raksturs arī tā kā tiek attīstīts. With every victory comes a new level of confidence in our lives. Ar katru jaunu uzvaru mūsu dzīvē ienāk aizvien jauns tāds pārliecinātības līmenis. Something you may learn that you'll need later in your life. Kaut kas tāds, ko jūs iemācāties, kas pilnīgi noteikti jums tālāk dzīvē noderēs. Valleys are preparing us for something. Šīs te ielējas mūs sagatavo kaut kam. God knows what's in our future. Dievs zina, kas mūs sagaida nākotnē. He knows what we're going to need in the future. Viņš arī zina to, kas būs mums vajadzīgs nākotnē. And everything happens for a reason. Un viss notiek ar nodomu. I challenge you not to try to make sense of all the problems we have. Es jūs šodien izaicinu tā kā nemēģināt izskaidrot pilnīgi katru problēmu, visas lietas, kas notiek jūs dzīvē šobrīd. You may not understand it now, but 15 years from now, you'll be glad you went through this. Tagad jūs varbūt to nesapratīsiet, bet pēc 15 gadiem jūs varbūt būsiet priecīgi, ka jums tagad tieši bija jāiet tam You'll be cauri. prepared for something that may be coming in the future. Jo varbūt jūs tieši tagad sagatavojat kaut kam tādam, kas jūs sagaida nākotnē. God doesn't do anything randomly. Dievs nekad neko nedara tā kā pavieša vai tā He's very precise and very Viņš ir detailed. ļoti precīzs un ļoti detalizēti. If the valley wasn't necessary, he wouldn't put it there. Ja šī ielai nebūtu jums vajadzīga, viņš jūs tur nekad neievestu. If there's some kind of setback or disappointment in your life, Ja jūs dzīvē ir ienācis kaut kāds tāds kā tāds posms, kurā esat vīlies un tā kā atkritis. that means God wants to add something to you, like Tas not nozīmē, take. ka Dievs kaut ko vēlās pievienot jūs dzīvē, nevis kaut ko atņemt no tās. Trust God. He knows what's best for you. Uzticieties Dievam, viņš zina, kas ir vislabākais priekš jums. God is going to work everything for your advantage because you love him. Dievs pilnībā visu pārvērtīs jums par labu, tāpēc, ka jūs viņu mīlat. When King David was just a teenager, Kad karalis ķēniņš Dāvids bija tikai pusaudzis, he went out to face Goliath in the valley of Elah. tad viņam vajadzēja tā kā sastapties ar Goliātu tajā Elas ielajā. It was no coincidence he had to go to a valley. Un tā nav nekāda sagadīšanās, ka viņam vajadzēja nonākt šajā ielajā. And we see this principle at work. Un mēs arī šeit redzam tieši to principu, kā viņš darbojas. Goliath was much bigger than David. Goliāts bija daudzkārt lielāks par Dāvidu. He was stronger, more experienced. Spēcīgāks, daudz pieredzējušāks. It looked impossible for David to win. Un pilnīgi izties tā, ka nav nekāda iespēja Dāvidam uzvarēt. But again, God made the valley of defeat into a valley of blessings. Bet atkal mēs redzam, kā Dievs pārvērš šo te sakāves ielēju svētību ielējā. David took a sling and with a rock knocked Goliath out. Tad Dāvids paņēma šo te auklu ar akmeni un viņš vienkārši, viņš metus tā kā srieda un vienkārši nogāza Goliātu. David didn't have a sword. Tad Dāvidam pat nebija, So he had tā to kā go, zobenes. he had to go over to Goliath and take his sword Un viņš tā kā viņam bija jāiet pie Goliātu un jāņem viņa zobenes. and cut his head off with his own Jāiet sword. par viņa pašu to zobeni, jānogriež viņam galva. David came out of this valley with more experience and more Un respect. tad Dāvids iznāca laukā no šīs ielējas ar daudz lielāku pieredzi un vairāk cieņas. And he came out with the sword of Goliath. Un viņš iznāca ārā ar Goliāta zobenu. He also had the head of Goliath too. Un viņam arī bija Goliāta galva. Years later, Tad pēc kādiem gadiem, David was on the run from King Saul. tad Dāvids bēga no ķēniņa Saula. King Saul wanted to kill him. Un viņš tā kā Sauls izties, ka grib viņu nogalināt. And David left in such a hurry, he didn't take a sword with him. Un Dāvids bēga tādā ātrumā, ka viņš bija pat nepaķēra līdzi savu zobenu. When he ran to the next Kad city, viņš aizskrēja to nākamo pilsētu, he went to the temple and asked them for a sword. viņš ieskrēja templī un lūdza, lai viņam iedod zobenu. And they said, the only sword we have is Un Goliath's viņš teica, sword. ka tas vienīgais, kas mums ir, tas ir Goliāta zobens. Years later, Kad- Goliath's sword protected David again. Tad pēc daudziem gadiem, tad atkal jau Dāvids atkal dabūja to pašu Goliāta zobenu. If he hadn't taken Goliath's sword years earlier, he would have had no protection then. Ja viņš toreiz nebūtu paņēmis Goliāta zobenu, viņam tajā
brīdī nākotnē nebūtu mums bijusi iespēja aizstāvēties. What happened in that valley Kas notika tajā was ielējā, an instrument that brought David to a higher level. tas bija tāds pilnīgi tāds, nu, tā kā instruments, kas ilustrē to, kā Dāvids nonāk tā kā jaunā līmenī. This sword allowed him to advance in his work for the Lord. Tātad šis arī zobens viņam tā kā ļauj viņam augt arī tajā, nu, Dieva darbā. God has everything all figured out way ahead of time. Dievam pilnībā viss ir smalki izplānots jau uz priekšu. The valleys that we face today Tās ielas, kuras mēs sastopam šodien, may not be for today, but they may be for down the road. varētu nebūt tieši priekš šodien, bet varbūt, ka viņas ir daudz kādam laikam uz priekšu paredzētas. But if you don't learn what you need to learn, Bet ja jūs neiemācāties to, kas jums ir jāiemācās, or gain what you need to gain, vai neiegūstat to, kas jums ir jāiegūst, you won't be prepared for the next level. jūs nevarat būt sagatavoti nākamajam līmenim. Try not to complain about the valley. Centīsimies tā kā nesūdzēties par to, ka esam šajā ielajā. Later, you're going to use the experiences that you receive in these valleys. Vēlāk būs iespēja pielietot visu šīs pieredzes, kuras esam iemantojuši Your sword will be ielajā. waiting for you. Jūsu pašu, tā kā šis zobens jūs nākotnē tad arī sagaidīs tur. About a year and a half ago, Apmēram pirms pusotra gada, on a Thursday, tā kādā ceturtdienā, my daughter was told she had breast cancer. manai meitai paziņoja, ka viņai ir krūts vēzis. The very next day, on Friday, Nākošajā dienā, piekdienā, my wife was told she had breast cancer. arī manai sievai tika paziņots, ka viņai pašai ir krūts vēzis. 4 weeks later, Pēc 4 nedēļām one of my sons, my 2 sons, viens no maniem 2 dēliem, had a good job, viņam bija labs darbs, and they closed the whole division down where he was working. He lost his work. un tad kompānija aizslēdz veselu tādu atsevišķu nodaļu, nu, divīziju, un tad viņi visi pazaudēja darbu. For 20 years, he worked in this industry, made lots of money. Viņš bija nostrādājis 20 gadus šajā industrijā un tā kā arī bija nopelnījis daudz naudas. 2 weeks later, my other son had to retire as a firefighter because his back was giving him trouble. Un pēc 2 nedēļām mans otrs dēls, viņam nācās aiziet no darba, tā kā sakarā to, ka viņam bija ļoti nopietnas muguras problēmas. So I had a daughter that couldn't work because she had cancer, Tāpēc tad man bija meita, kas nevar strādāt, jo viņai ir vēzis. and 2 sons that couldn't work because they didn't have their jobs Un anymore. arī 2 dēli, kuriem arī vienlaicīgi nav iespējas strādāt, jo šis darbs tiek zaudēts. And a wife and a daughter with cancer. Un tad gan sieva, gan meita, kuriem ir vēzis, Not a good time. pilnīgi nelabs laiks A dzīvē. very bad time. Ļoti slikts laiks. But my children have always been good Catholics. They go to Mass every Sunday. Bet mani bērni vienmēr ir bijuši labi katoļi, kas vienmēr iet svētdienās But uz now my 3 svētdienās. children weren't working. Bet tagad man 3 bērni nestrādā. And they all could go to Mass every day. Un viņi varēja iet uz svētdienām visu katru For the dienu. last year and a half, my 3 children go to Mass every day. Un tad par pēdējā pusotra gada laikā visi mani bērni katru dienu gāja uz svēto misi. And I have one of my sons that lost his big job. He always wanted to preach the gospel. Tad mans dēls, kurš pazaudēja šo savu labo darbu, viņš vienmēr bija gribējis sludināt evaņģēliju. And he took a job in his parish as the adult education instructor. Un tad viņš arī pieņēma darbu savā draudzē, kā tas cilvēks, kurš tā kā, savā ziņā tā kā laikam katehēzi veids pieaugšajiem. So for several months he's been preaching the gospel. Sorry? So for several months he's been preaching the gospel. Tad jau vairākas mēnešus viņš sludina evaņģēliju. My wife has always wanted a better relationship with my daughter. Mana sieva vienmēr bija vēlējusies labākas attiecības ar savu meitu. They both have cancer. Viņām abām bija vēzis. They've been talking every day, all day long on the telephone. Un tad viņas tagad katru dienu ilgas daudz stundas runāja. They've been taking each other back and forth to the hospital. Tad viņi vienu otru vienmēr veido uz slimnīcu. They've never been so close in all their Nekad lives. savā mūžā viņas nekad nebija bijuši vienotrai tik tuvas. So it was a very bad valley that we went into. Tad it kā jau tāda ļoti slikta tāda ielai, kurā mēs bijām visi nokļuvuši. And it's been one of the best years of my life. Bet tas īstenībā ir bijis viens no vislabākajiem manas dzīves gadiem. God can turn everything around. Dievs var pilnībā visu pārvērst. There's no valley so dark that you won't see some light somewhere. Nav tādas ielas, kurā jums nebūtu iespējams ieraudzīt kaut kādu gaismu. No matter what the valley is, it's going to be a blessing someday, somewhere. Nav svarīgi, kāda ir šī iela, kādu dienu, kādā brīdī viņi tiešām kļūst par svētību. Now my wife and daughter are still dealing with their cancer. Tad arī šodien mana sieva un mana meita, viņas abas joprojām And cīnās ar vēzi. one of my sons hasn't figured out what kind of work he's going to be doing. Viens no maniem dēliem joprojām vēl nezina, kādu darbu viņš turpmāk And darīs. the other son's not going to be able to stay just at that
preaching job because it doesn't pay very well. Un arī tas otrs dēls kā neplāno pārāk ilgi palikt tajā evanģelizācijas darbā, jo tāpēc, ka tur tomēr tā pietiekami labi nemaksā. But our spiritual lives have risen to a new level. Bet mūsu garīgā dzīve pilnīgi noteikti ir pacēlusies pilnīgi jaunā līmenī. My daughter went on a women's retreat with my wife and preached the gospel with her. Mana meita kopā ar manu sievu aizdevās uz sieviešu rekolekcijām, lai sludinātu arī evanģēliju. She's 52 years old, it's the first time she ever preached. Tad viņai ir 52 gadi, un tā bija pirmā reize, kad viņa vispār sludināja. A bad year, a good year. Slikts gads, arī labs gads. No matter what you're going through right now, Nav svarīgi, kam jūs ejat cauri tieši šobrīd. don't forget to praise the Lord for it. Neaizmirstiet slavēt Dievu par to. God wants to use all of our problems to give us a new level. Dievs grib izmantot pilnīgi visas mūsu problēmas, lai mūs atvest jaunā līmenī. It's important that we get healed. Tas ir svarīgi, lai mēs saņemam dziedināšanu. It's important that we have a good job. Ir ļoti svarīgi, lai mums ir labs darbs. But it's more important that we love Jesus. Bet daudz svarīgāk ir, ka mēs mīlam Jēzu. It's more important that we prepare to go into eternity with God. Un daudz svarīgāk ir, ka mēs sagatavojamies tam, ka mēs nonāksim mūžībā pie Dieva. Seek first the kingdom of God. Meklējiet vispirms debesu valstību, And all these things will be given un to you. visas tās pārējās lietas jums taps piemestas. He'll heal you, Viņš izdziedinās jūs, and he's healing my wife and daughter. tāpat kā viņš arī tagad dziedina manu sievu And un he'll meitu. provide for you. He's providing for my two boys. Un viņš arī par jums rūpēsies, tāpat kā viņš šobrīd rūpēs par maniem diviem dēliem. Trust in the Lord, Uzticieties kungam, and he'll transform your valleys of darkness into valleys of light. un viņš pārvērtīs jūsu tumsas ielēs pār gaismas ielēs. Lai notiek tavs prāts. Tu sakrīt tumsas varu, mažas kaltos ar brīvo, ar savu svēto daru, mūs visus apvieno. Tu tižais ķēniņ, tu visu valdītāji, mēs tava svētā tautā, tavu vārdu slavējam, lai tava valstība nāk. Un lai notiek tavs prāts šeit un tagad, lai tava valstība nāk. Un lai notiek tavs prāts, lai tava valstība nāk. Un lai notiek tavs prāts, kā debesīs tā arī ir virs zemes. Lai tava valstība nāk, un lai notiek tavs prāts, kā debesīs tā arī ir virs zemes. Tava valstība nāk, un lai notiek tavs prāts, kā debesīs tā arī ir virs zemes. Lai tava valstība nāk, un lai notiek tavs prāts, debesīs tā arī ir virs zemes. Lai tava valstība nāk,